5 padomi, kā novērst karstuma stresa ietekmi govīm. 1. Nodrošini ēnu. Ganībās tie būtu koki vai nojums, savukārt kūtī patvērums no tiešiem saules stariem. Svaigs ūdens 24/7. Govī jābūt patstāvīgai pieejai pie vēsa un tīra ūdens. Un tas īpaši ir svarīgi karstā laikā. Līdz ar to atceries, ka karstā laikā ūdens patēriņš dubultosies. Ventilācija un dzesēšana. Uzstāda ventilators un izmanto miglotājus vai smalko ūdens izsmidzināšanu kūtī. Ēdini govis vēsākajās stundās. Piedāvā galveno barību agri no rīta vai vakara stundās. Vēsākajās stundās govis apēdīs vairāk. Neaizmirst par mūsu ieteikto barības papildinājumu izmantošanu, tā uzlabojot barības izmantošanas efektivitāti. Uzraugi goju uzvedību. Forsēta elpošana, apetītes zudums un ēnas meklēšana ir iespējamās karstuma stresa pazīmes. Atceries, rūpes par govīm karstā laikā ir ieguldījums produktīvā nākotnē.